Liepājas muzejs, atsaucoties universitātes lūgumam, ir izveidojis ekspresa izstādi par etnogrāfiskajiem vākumiem Dienvidkurzemē laikā no 1981. līdz 1988. gadam. Un man par šo izstādi runājot, gribās skart tādus divus momentus. Pirmais būtu ļoti cilvēcisks, varbūt pat personisks, un otrs tāds muzejiskais aspekts. Sākšu varbūt ar to muzejisko un beigšu ar to personisko. Ko mēs vēlējamies šeit parādīt? Protams, tās vērtības, materiālās kultūras vērtības, kuras vēl pagājušajā gadu simtenī, jāsaka tā, 80. gados, parasti vasaras nogalēs, 2-3 nedēļas ar riteņiem izbraukājot Rucavu, mēs esam atraduši un, kā teikt, līdz muzejam nogādājuši, un tagad daļu no tā būtībā, es saku, tā ir kā tāda maza ūdens lāsīte, kur atspoguļo milzīgu jūru, jo pavisam savākt vairāk nekā 1000 priekšmetu muzeja krājumam. Ir būts 72 rucavnieku mājās, runāts ar, ja nemaldos, 105 rucavniekiem. Tā ir Rucava, un tie ir 80. gadu beigu periods, jau, kā es minēju, sistemātiski 3 gadu ekspedīcijas, bet tas 81. gads ir ārkārtīgi iezīmīgs ar to, ka muzeja vēsturē notika faktiski tāds nebijis notikums, kad Nīcā, Otāņu pusē, Cērpa mājās, man bija tā laime satikt Ilzi Silts-Rujku, 89 gadus vecu māmuļu, un mūsu tikšanās rezultātā, auglīgās tikšanās rezultātā, muzejs papildinājās ar 141 Nīcas sieviešu tautas tērpa sastāvdaļu, veselu kolekciju. Tas toreiz Latvijas muzeja sabiedrībā tas bija izcils notikums, un kā tāds liels notikums es dzīvoju arī līdz šai baltai dienai, jo par šo savu vāku viņi būtībā bija vācēji, kolekcionāri, darinātāji mazāk. Ja? Toties ļoti labi prat valkāt un ar pašcieņu nīcniecisko, ja? Šo nīcas tērpu, kad visu to viņi muzejam dāvināja. Un tikai ar vienu noteikumu, lai pie katras vissīkākās lietiņas, pat uz knieptiem, zinu, kas ir knieptiem, dzinta rotas lieta, būtu virsū Ilzes Silts-Rujkas kolekcija. Un tā viņa gribēja savu vārdu ar labu atstāt nākotnē. Un mēs to pieminam šī reize, kad es par viņu runāju, man liekas, ir varbūt kāda 1000.